Nu, sveiciens šahistiem. Sveiciens visiem tiem arī, kas vēl nav šahisti. Jā, un šodien mēs sveicam Katrīnu pie mums raidījumā. Jā, un tad, kad Nelija sākumā teica, nu, varētu Katrīnu Ameriku uzaicināt, es tāds, nu jā, viss šahistas laikam nezinu. Bet, nu, tad man pateica, par kuru Katrīnu iet runa, tad es, protams, atcerējos ļoti labi. Tā kā čau, Katrīna. Čau visiem. Jā, čau, Katrīna. Nu, ko? Mums raidījums ir jau aizgājis līdz tur Spotify, un tur viņš jau tūlīt konkurē ar visiem populārākajiem podkastiem. Tā kā tur varat sekot, kamēr vēl ir brīva vieta, jo droši vien drīz jau vairs nevarēs. Viņš pateiks, too much subscribers vai kaut kāds tāds paziņojums, ja, jo ir jau kaut kāda robeža, cik var būt tie subscriberi raidījumam. Tā kā varat, nu, šitajā vēl YouTube'ā spiediet subscribe, bet, nu, mēs sāksim. Ja? Tā, un pirmais mums ir Nelija vispār vasarā ir, es jau šito biju aizmirsis, jo man parasti liekas, ka, nu, vasarā šahā jau nekas baigi nenotiek. Un tad es vienmēr, kad sākās vasara, skatos, ko Nelija dara vasarā. Un Nelija vienkārši, nu, non-stopā vienkārši vasarā šāka turnīros. Un tagad viņa atkal ir kaut kur tur fonā mēs varam redzēt topošās šaha figūras no tām priedēm, ja. Nelija, kur tu esi? Un varbūt pavisam īsi un pastāstīji Pardubicē, kā tev gāja? Nu, es šobrīd esmu Lietuvā uz ikgadējo Paņevežas klasisko turnīru. Man vispār, godīgi sakot, man ļoti patīk Lietuva, ja man ir iespējas braucu. Agrāk es ļoti bieži braucu uz tādu filiālu Latvijas, jo lietuvieši ļoti labi organizē. Arī šoreiz ir skaistā viesnīcā. A grupā ir visi digitālajie galdiņi, B grupā, kas vairāk ir bērniem, tur ir puse digitālajie galdiņi. Tā kā vienmēr lietuvieši mums ir tāda krietna soli priekšā, kā organizatori. Nu, malači, jā, tad vienmēr ir prieks atbraukt uzspēlēt. Un jūlija vidus, jūlija beigas bija Pardubice, slavenā Pardubice. Es pirmo reizi piepildīju savu vienu no tādiem mini sapņiem, jo es sapratu, ka pilnīgi visi šahisti, gandrīz visi, izņemot Dana Reiznieci, kā viņa atzinās, viņa nav bijusi Pardubicē, uz kādu apsteidzi. Pirmo reizi bija Pardubicē. Nu, jā, iespaidīgs turnīrs. Atgādina mazliet RTU, un kopš mums nav RTU, tad Pardubice ir jābrauc, jā. Un tur bija vesels darbs, kā vienmēr ar šahistiem, bet cik es zinu no nostāstiem, gan jau arī Katrīna noteikti ir bijusi tajos autobusos, kas brauca no Rīgas uz Pardubici. Katrīna, tev sanāca braukt ar Rīgas šahskolas autobusu kādreiz? Es neatceros, vai tas bija Rīgas šahskolas autobus, bet ar autobusu ir braukts uz Pardubici, un tas viennozīmīgi ir neaizmirstams piedzīvojums. Nē, tad tu esi bijis vairāk kārt noteikti, vai ne? Jā, daudz gadus. Visādi, gan ar autobusu, gan ar mašīnu. Un, jā. Signe un Andri, cik jūs esat bijuši? Es neesmu bijusi. Superīgi. Es biju pirmā no mūsu raidījuma komandas. Ok, tad jūs nākamie. Nu, lūk, tad tur ir ir lielmeistaru turnīrs, ja turnīrs, kur cīnās cilvēki par normām. Jā, tur mūsu spicie jaunieši, kā vecāki viņi ir iesaukuši. Cīnījās par reitingu paaugstināšanu par normām. Un B turnīrs, tas ir vēl populārs, tur arī ļoti daudzi latvieši spēlē. Un B turnīrā, cik es saprotu, Bētiņa audzēknis, tas arī ir Rīgas šahskolas audzēknis šobrīd, 100, es negribu samalot, 160, 170 paaugstināja to reitingu, kas ir tā diezgan iespaidīgi un izpildīja to meistara kandidātu Latvijas mūsu, jā. Nu jā, tad kuplā barā tur latvieši vienmēr brauc, un vienmēr kādam ir kāda forša panākuma, un arī šoreiz tas bija. Un A turnīrā, cik es saprotu, visi no tiem jauniešiem, kā nu kuram, bet ļoti daudziem bija plus reitingam. Nu, viņiem tas ir ļoti svarīgi, ja, jo katru reizi viņi pietuvos kādai jaunam titulam, jauniem panākumiem. Un tā, es varu teikt tikai to labāko, jā. Laiks tur ir garantēts un silts, spēļu zālē ir patīkami vēss. Brauc un spēlē. Paldies, Nelija, par Pardubici. Tad tu saki, ka viņš ir, nu šobrīd, kā tiek organizēts turnīrs, viņš ir vislīdzīgākais RTU Open, jā? Jā, un tur ir viena tāda grupa, saucās 30+, un tad viens no Latvijas, kas spēlē, viņš tāds man arī saka, kāpēc tu nespēlē tajā grupā, jo tur tie tīkie nav. Tātad, ja kāds negrib spēlēt ar jauniešiem, ir grupa 30+, un tev nebūs ar maziem indiešu zēniem jāspēlē. Tad tas varētu būt vai tur ir drošāk?
Vai tur Tas ir drošāk. drošāk spēlēt? Jā, Katrīna, kādas ir tavas atmiņas par Pardubici un cik reizes tu tur biji? Cik reizes ir kaut kur iegrebts tavs vārds uz šaha dēlīšu? Es skaitu nepateikšu, bet nav arī tik daudz, kādas 3-4 varētu būt. Man ir vislabākās atmiņas, superīgs turnīrs. Tas, kā Nelija noraksturo, izklausās, ka nekas dīži nav mainījies, bet tas ir pozitīvi, ka nav mainījies, jo, grandios festivāls, liela zāle, ļoti laba organizācija un ļoti liels latviešu tusiņš, un tās man tādas pamata atmiņas. Manuprāt, tas B turnīrā parasti spēlē, ja nemaldos, tāda atmiņa. Bet šobrīd jau 30 plus izklausās vilinošāk. Klausies, es pareizi atceros, nebija mums ziedu laikos, ka pat 2 autobusi brauca? Vai es kļūdos? Kaut kas tāds bija. Jā, jo man vienmēr bija jau jāstrādā tajā laikā, tieši es vienmēr gribēju, bet man bija darbs, es jau tāds gan uz zēns. Jā, tas tā kā baigi forši. Bet, viņš joprojām Nelija arī lielākais ir, Čehijā festivāls. Gan jau. Es pieņemu, ka jā, un tur Čehi ir lieliski organizatori, jo tās dalībnieki kartīgas aizmugurē bija uzrakstīti vēl nākamie 4 klasiskajā šaha turnīri līdz pat arī nākamai vasarai. Tā teikt, šajā turnīrā tu jau vari sēžot, izdomāt, kur tu vēl gribi piedalīties. Labi, Pardubice. Bet tagad mēs atgriežamies uz mūsu eksperti rekreācijas šahā un tā mums ir Signe, slavenā Signe. Signe, kur tu atrodies un par ko tu pastāstīsi mums šonedēļ? Kur vēl var tādā kozī atmosfērā, miljonāru līmenī uzspēlēt šahu pastāstīt? Es šobrīd atrodos Innsbrukā, Austrijā. Un daži no jums zina par Innsbrukas šaha festivālu, kas arī ir gan slavens. Skatījos, ka pāris gadus tas nenotika, bet tas ir atgriezies. Un vispār Innsbrukā šahs ir diezgan cieņā, jo es biju vienā lielveikalā, un lielveikalā ir atsevišķs veikals vai telpas, kas ir viss pilns ar Innsbrukas šaha kluba figūrām, tur ir demonstrācijas dēļi, tur notiek sociālās dienas, kad cilvēki var nākt spēlēt, tur notiek pasākumi. Un tad es domāju, ka būtu diezgan stilīgi latviski izsakoties, ja mums, piemēram, galerijā centrs arī būtu savs veikals, kur mēs varētu spēlēt šahu, un visi, kas ir sociāli cilvēki, ne tikai augsts sasniegumi sportisti, viņi arī varētu piedalīties. Lūk. Un tad turpinot vēl par to sociālo šahu, ir tāds šaha klubiņš, kas notiek Kaņepes kultūras centrā. Tiem, kas redz, tiem es nošēroju ekrānu. Un katru otrdienu tiekās cilvēki un spēlē šahu. Tur ir pulksteņi, ir galdiņi un var piedalīties arī turnīriņā. Un tad turnīrs sadalās 2 daļās. Ir masteru turnīrs un ir grandmasteru turnīrs. Tad viss ir ap 1200 vai no Grandmasteru 1200? Beidzot! Grandmasteru 1200. Jā, es nezinu, vai tas ir domāts pēc starptautiskā reitinga, vai pēc līčes, vai pēc českam reitinga, bet katrs var sajust sevi tur. Tā kā normāli cilvēki spēlē, redz, te ir normāli cilvēki. Īsti galdiņi. Tu esi bijusi tur, Signe? Es vēl neesmu bijusi, bet pasties, ritīgi daudz cilvēku piedalās. Kas ir aizdomīgi profesionāls inventārs, kur viņi dabūjuši, ne? Tas ir tas vienkāršais balti zaļais galdiņš, man liekas, kur tu vari vislabāk redzēt, un plastmasas figūras. Bet pulksteņi ir, bet tas ir baigi labi, jo bieži vien šādos sociālajos turnīriņos tev jānāk pašam ar savu galdiņu, un pašam savus pulkstenis jāuzliek telefonā, un tad tas viss notiek tādā freestyle režīmā. Bet šis izskatās tīri labs, organizēts. Labi, mēs aiziesim, uztaisīsim reportāžus, uzrakstīšu kaut kādu recenziju. Katrīna, tu staigāji kādreiz tur, vazājies? Nē, tu vazājies par šādu bāriem tur kādreiz, vai tagad varbūt tieši? Nē, laikam par šādu bāriem neesmu vazājusies. Ja neskait to, kas bija Vecrīgā uz vienu turnīru, kā viņš saucās. Jā, Victory Club, jā. Tā kā vienreiz es biju tur. Ļoti foršs pasākums.
Ārzemēs kaut kādus, tu esi redzējis kaut kādus, tur šāka klubus, kas ir, pieejami cilvēkiem, kas garām. Foršākais, ko es esmu redzējis, ir Stokholmā, tad, kad bija iespēja braukt uz komandu turnīrus, tad Vāsas kolēģi iepazīstināja pašā Stokholmas centrā šāka klubs, kur ir arī vīna bārs, un tur tad ļoti, ļoti jauka, eleganta atmosfēra, labi vīni, labs šahs un forša atmosfēra. Tā kā to var ieteikt pašā centrā. Jā, un tas ir tas, kas Rīgai tam pietrūkst, bet pamazām kaut kas iet tajā virzienā. Man liekas, ka kurs ir sācies. Es nezinu, tā kā man liekas... Varbūt Katrīnai vajag uztaisīt līdzvērtīgu Latvijā. Ja tu uz tādiem ļoti oficiāliem normu turnīriem nedodies, tad varbūt šis ir vairāk tāds tavas atmosfēras. Es ar prieku apmeklētu, un tas, kas man tur patika, ir, ka neiet tikai šahisti, bet arī, tādi tiešām mīļotāji, ka var redzēt, ka cilvēks, varbūt bērnībā iemācījies un vienkārši iet bauda vīnu un uzspēlē ar draugiem šahu, tā kā domāju, ka ir potenciāls arī Rīgai šādai vietai. Noteikti ir, tā kā forši KKC taisa, tad katru otrdienu, Signa? Jā. Viņiem var piesakot Instagramā, tad viņi ziņo un atgādina, ka ir jāiet. Jā. Nākamais turnīrs būs 25. 25. augustā tad var aiziet. Labi. Ko, trešā tēma mums ir, jo Rīgā vai Latvijā šahs tomēr lielākoties ir sports. Tā kā vēl nav tik ļoti tautas, Šaha centra mums ir daudz, bet tās ir sporta skolas. Tāpēc mēs parunāsim par U20 Eiropas jauniešu čempionātu. Nelī, tu mums tur būsi vislielākā eksperte, es tik nošērošu. Tad pastāst bišķiņ, kur tas notiek un kādi mums tur sasniegumi šobrīd, jo laikam vēl iet turnīrs. Un saki man, ko man parādīt. Tā tad notiek Melnkalnē. Jā. Mums ir uz turieni devušās 3 Latvijas stiprākās jaunietes līdz U20, un viena no viņām Marija Kuzņicova, kas mums ir Latvijas čempiona šī gada. Viņa spēlē atvērtajā, jeb Open grupā, un diezgan pieklājīgi arī cīnās, kā redzams, Un tad mums ir divas Naumija un Sofija cīnās par meiteņu grupā, un Sofijai bija ļoti labs sākums, starp citu. Tagad vakar bija tāds pēkšņi nesanāca partija. Tad pirms tam bija diezgan, es teiktu, perfekts turnīrs viņai. Ļoti labas partijas, tādas pārliecinošas. Tur tos daži nešķits, varbūt tad varēja arī varēja realizēt kā uzvaru. Jā. Un tā, redzēt vēl 2 kārtas šodien un rīt. Un tad, Un viss šīs meitenes. Viņas ir jaunās. Aizbrauca tikai meitenes, pareizi, Nelī, Jā. Un šis nav, kā lai saka, šeit var brīvprātīgi braukt, Tas nav tā, ka tāda speciāla. Marijai bija tā rezervēta, izcīnītā vieta par to vicečempionas titulu, tad viņa dabūja uzaicinājumu, bet Naumija un Sofija, viņas brauc vienkārši pašas. Tāpēc, ka... Tāda izstāsta kopējā tabula, kur Naumija ir šobrīd, 10. un Sofija 12. Vadībā ir Nīderlandes, tad 9 kārtas kopā būs. Uzliksim arī Open, kur Marija spēlē starp puišiem, Tā pastīsimies, kā tur izstās. Tā, tur kur šitādi visādi briesmoņi. Tad kā armēņi valda. Un kur tad ir? Normāli, 38. vieta, tā kā. Armēņi, tur. Armēņi puiks! Bet tai otrā grupā bija Nīderlanda priekšā. Tas mums ir tā normāli, ka Nīderlanda ir pa vadošajām. Jā, tā Elīna Roberts, viņa ir ļoti, ļoti spēcīga. Ļoti, ļoti jaudīga jaunieta. Tās. Katrīna, ko tu atceries no šitiem turnīriem? Tur Eiropas, tur sacensības kaut kādas? Ir bijis tā laime būt ļoti daudzās, līdz ar to tās atmiņas ir daudz gan no pasaules, gan Eiropas čempionātiem. Visās vecuma grupās, man liekas, no pirmā reize 7 gados un pēdējā tad uz U20. Tā kā ļoti, ļoti pozitīvas atmiņas, daudz valstis. Vietas gan neatceros, jo pamatā tikai šahs tika kā teikt, baudīts, bet tie bija ļoti, ļoti īpaši laiki.
manā dzīvē. Tā kā tikai labākās atmiņas pārsvarā. Jā. Ja neskaidro to, ka neizdevās nereiz tās medaļas dabūt, un vienmēr tāds 4., 6. vieta, un tad tādas arī rūgtumiņš, ka nebija tā Man ir balva jautājums. uzkāpt uz skatuves. Tajā laikā, līdz kurai vietai apbalvoja, jo šobrīd sāk apbalvot tikai līdz 3., bet vienbrīd apbalvoja arī, man liekas, tālāk. Kā tev bija? Ja tu biji 4., tad tev Neapbalvoja. Nē. Arī bija Pirmās kopais 3, darījums? jā. Bija kaut Wow. kāda atsevišķa, kad organizatori uztaisīja tādas īpašos reizes, ka bija pirmās 6 vietas, bet es netrāpījos tajās reizēs. Tā kā pamatā bija pirmās 3. Tad tā Bet- jau ir bijis. Jā. Bet Nu, man bija labi. tas gods būt pasaules čempionātā, tad, kad Lauris kāp uz skatuves, bijām blakus, kā teikt. Izšķirošā cīņa, 2. vai 1. vieta un izcīnīt 1. Tad mēs, visi Latvijas izlase bija absolūtā svētku Jā. sajūtā. Tā ir. Nu, par to mēs vēl atcerēsimies 2. daļā droši vien bišķiņ. Tā, un tad vēl mums tuvojas šaha olimpiāda, kur sāksies, tūlīt praktiski, jā. Pēc mēneša mums sāksies šaha olimpiāda, gaidītākais notikums. Šogad vēl viņam ir īpašs tāds asumiņš olimpiādai, tas, ko mēs tur gaidām, mums ir skaidrs, ka būs jauns FIDA prezidents, un tur kaut kāda intriga pirmo reizi ir, jā, tā kā skatīsimies, kā tur būs vēl šis faktors. Varbūt, starp citu, kādu jaunu šaha noteikumu izdomās, ja, ieviest. Katrīna, kuru šaha noteikumu tu gribētu vai nu pamainīt vai ieviest, ja tu varētu? Tas tāds brīvais tev lidojums. Man, piemēram, nepatīk, ka pats ir neizšķirts. Es gribētu, lai tas ir zaudējums. Tev ir kaut kāds noteikums, kur tu gribētu pamainīt vai ieviest jaunu? Jo tagad jau moderni visu kaut ko ieviest. Es nebiju par to domājis, bet man liekas, ka būtu ļoti interesanti, ja bandnieki varētu iet atpakaļ, jo man vienmēr ir liecies nepareizi, ka viņi var tikai iet uz priekšu, un tur būtu pilnīgi cita spēle, manuprāt, ja varētu. Vai ne? Ko tad Alberts rakstītu savā e-pastā, ja viņam ir tas slavenais bandinieki apakaļ neiet, tad viņam nāktos visu dzīvi mainīt, bet tas var būt normāli, zin kā. Jā, par šito mēs parunāsim vēl arī, varbūt. Tā, un sastāvi, ja, mums ir Latvijas izlases sastāvs, kapteinis Aleksejs Pako, un kur mums ir Neikšāns, Kantāns, Meškovs, Germanovs, kurš spoži nospēlēja Latvijas čempionātu vīriešiem, un Reinis Paikens, FIDA meistars, varbūt pēdējo reizi šogad, ja. Tā, lūdzu, kāda jums, meitenes, varbūt par sastāvu komentāri, par vīriešu sastāvu? Vai mēs uzreiz pie sievietēm? Es skatījos, Normans Miezis nespēlē. Kā viņš diez jūtās par to? Normans? Jā, viņš taču ir tāda stabila vērtība izlasē, ne? Tāpēc interesanti, ka ir pamainījies. Moš netiek kaut kas tur dzīvoklis jāremontē. Es nezinu. Grūti pateikt. Nē, to man grūti komentēt. Bet es domāju, varbūt pat tiem, kas tur ir, kā jums izlase patīk. Brīnišķīgi. Brīnišķīgi. Katrīna, kā tu? Kurš tev vislabāk patīk šahists no šeit? Nē, to es nekomentēšu, bet man skatoties šo sastāvu liekas ļoti pozitīvi, ka ir 3 jaudīgi lielmeistari ar milzu pieredzi un ir jaunā paudze, tā kā, man liekas, super. Jā, man liekas, ka būs interesanti. Nelī, tu mums tur vistuvāk stāvi šitām lietām. Kāds tavs komentārs? Es piektīšu Katrīnai. Man ļoti patīk, ka pirmie 3 galdiņi ir tādi, gan pieredze, gan tur viss stresa līmenis un viss ir ļoti, ļoti stabili. Un tad ir dota iespēja jaunajiem. Un es ticu, ka viņi pierādīs sevi. Un, sadalīs tās spēles. Jā. Es domāju, interesanti, jā. Man vispār liekas tā, es varētu teikt tā par šo izlasi. Man šķiet, ka cik es sekoju līdzi šim, man liekas, pirmo reizi ir, varbūt ne pirmo, bet šī tā reize, kad, man liekas, izlase ir uztaisīta pēc ļoti saprotamiem, tā kā panākumiem, šahistu vai kritērijiem kaut kādu. Tāda izlase, kur tu redzi, un tev ir skaidrs,
šitā arī vajadzēja. Ja, ka nav tāds jautājums, kāpēc tas nav vai kāpēc tas ir spēlētājs. Ja? Man liekas, ka man tādas viņš sajūtas rada šis sastāvs, un vēl viņš rada tādas sajūtas, ka viņa tāda enerģiska varētu būt. Ja? Nu, ka tur ir tāds foršs mikslis, un ka tie jaunie spēlētāji nav kaut kā tur arī ķeksīši pēc, bet nu, tādi, kas tā kā nopietni spēlētāji. Tā kā tā, man liekas, tāda izlase, tāda ļoti gaidu, kā viņi tur spēlēs. Mēs noteikti skatīsimies. Nu, tā man rada tādas sajūtas. Bet nu, mēs sieviešu šahā, protams, meitenes, vai ne? Esam lielāki eksperti. Tā, un tur mums ir šāda izlase. Kapteinis Madara Golsta, un tad mums ir Rogula Laura, Kuzņecova Marija, ko mēs tikko jau runājām, Bērziņa Ilze, tad Agnese, un viena Maklakova. Nu, Nelī, tavs komentārs par izlasi. Kurš galdiņš tev vislabāk patīk? Jā. Pirmkārt, runājot par galdiņiem. Šī secība ir reitingu secībā, ja? Es tā sapratu, ka vēl varbūt būs izmaiņas, bet varbūt arī nebūs. Meitenes jau mierīgi to visu tā uztver. Nu, protams, ka es ļoti priecājos, ka manai meitai izdevās pārliecinoši iekļūt izlasē arī tā, kā tu saki, ka visiem viss ir skaidrs, ka nav tā, ka tāds kaut kur, bet viss pārliecinoši. Un es teiktu, ka izlase Latvijas sieviešu ir atjaunināta ar papildus spēcīgu enerģiju, jaunu enerģiju. Man ļoti liels prieks, ka spēlēs Mariju Kuzņecovu, kas ir ļoti izturīgi, stabili un tāda pārliecinoša. Un es domāju, ka mūsu lielmeistarēm Ilzei un Laurai ir milzīgs prieks, jo viņas, man liekas, šo ir ļoti, ļoti ilgi gaidījuši. Tā kā, es novēlu visām kopā, lai izdodās sasniegt jaunus pakāpienus. Jā. Katrīna, ko tu vari pateikt labu vai sliktu par šo izlasi? Nu, tikai labu. Bija tāds mulsinošs brīdis, tad, kad es vairs nespēlēju izlasē, ka potenciāli es būtu varējusi vēl tikt, lai gan es reāli jau šāhu vairs nespēlēju. Un tad likās, kaut kas nav pareizi. Ir jābūt jaunajiem talantiem, kuriem bez jautājumiem var mani apspēlēt un tikt uz olimpiādu. Un tad šobrīd, man liekas, tas brīdis ir absolūti iestājies. Nav variantu vairs tikt ar nespēlēšanu uz izlasi. Tā kā, tā ir tikai labā ziņa. Ir ļoti jaudīgas jaunas meitenes, kuras arī tagad, saprotu, sasniegušas visādus Eiropas un pasaules titulus. Tā kā ļoti, ļoti liels prieks, ka meiteņu šahs ne tikai dzīvo, bet ir jaudīgāks kā līdz šim. Jā, Signe, piekrītu, jā. Signe? Pilnīgi piekrītu visam iepriekš minētajiem. Un, kas liekas interesanti, ka atšķirībā no vīriešu komandas, šeit mums ir 2 lielmeistaras sievietes, un tad ir, tā kā varētu teikt, varbūt 3 jaunietes, un vīriešiem vēl ir 2 jauniešiem vietas, un meitenēm ir vairāk jaunajiem iespēju. Man liekas, tas ir interesanti. Ka sieviešu šahs tā kā neliekas ļoti spēcīgs, bet ja 3 jaunietes var spēlēt pieaugušo izlasē, tad jau sieviešu šahā arī jaunietes ir spēcīgas. Jā. Nu ko, tad ejam uz sieviešu šahu. Tad šodien mums galvenais viesis ir Katrīna, ja? Kur šahisti varbūt vecajās tabulās pazīt kā šķiņķi, ne? Nu tad pastāsti bišķiņi par kā tu tiki līdz šaham, ja? Kāds ir tavs stāsts? Tur pirmie soļi, iepazīšanās ar šahu. Un, kāds ir tavs šaha stāsts? Šahu es spēlēju kopš es sev atceros, tā kā neatceros laiku, kad nespēlēju šahu. Ļoti, ļoti agri man iemācīja tētis spēlēt. Man ir brālis vecāks un māsa, un attiecīgi viņi jau tā kā spēlēja, un tad es tur kaut kur tirinājos droši vien apkārt, un tad sanāca arī man iemācīties. Līdz ar to, 3-4 gados kaut kādus gājienus, un uz Jelgavas šaha klubu sāku iet no 5 gadu vecuma. No tāda brīža, kad nācās uz celīšiem sēdēt, lai redzētu pāri galdiņam. Pirmās sacensības arī Rīgā 5 gados. Tā kā, kopš sev atceros spēlēju, iemācīja tētis, bet pirmais treneris bija Viktors Krūmiņš Jelgavā. Jelgavas šaha klubā ar ļoti īpašām atmiņām. Katru svētdienu cilpojām uz turieni, pa ceļam šokolādes batāniņš, un tad visu dienu ar visu vecuma un kalibra šahistiem spēlējām blicīt. Tad tev ir tas stāsts, ka tu nemaz nezini, kā ir nebūt šahistam, ja tu esi tas.
Nu, pēdējos gados es saprotu, ka šahs ir uz mūžu, bet tomēr es nejūtos kā liels šahists pēdējos gados. Bet to periodu, kas ir no bērnības līdz kādiem 11, tad, laikam, neizbēgam ikdienas daļa. Cik tev viņš aizņēma šahs no tavām? Tu, piemēram, tev tur skola ir, ja? Un cik šahs bija? Vai tev bija citi kaut kādi hobiji, pulciņi, vai tev bija tur šahs no rīta līdz vakaram? Nē, no sākuma bija viss kaut kas, bija dejošana, baseina un kas tik tur nē, bet viss pamazām atkrita, jo no Jelgavas nācās braukt uz Rīgu. Man bija burvīgs pirmais treneris Viktors Krūmiņš, bet kaut kādā brīdī no tā Jelgavas līmeņa jau gribējās varbūt mazliet vairāk, tad es sāku iet Rīgas šahskolā, un līdz ar to tā braukāšana bija, droši vien nebija katru dienu, bet man tāda sajūta, ka katru dienu līdz ar to tur vispārējie hobiji un nodarbošanās mazliet atkrita, un bija brīdis, kad tikai nedaudz sportoju un tikai šahu spēlēju. Braukāju, bija Jānis Klovāns, bija kaut kas fantastisks manā dzīvē, tāda iespēja, ka viņš man trenēja papildus līgas unguras treniņiem, un tā bija iespēja, kur nevarēja neizmantot ne šahistiski, ne cilvēcīgi. Līdz ar to tur bija tāds periods, kur katru dienu gandrīz vai uz Rīgu. Kur sakrita tev? Tev bija Audēja iela vai cita vieta? Kur tev bija tās? Tur, ja? Sākās Audēja iela un pēc tam Barona iela, laikam bija otrā. Ja nebija nekas pa vidam, bet, principā lielākais laiks bija Audēja ielas abos stāvos. Tā bija laba vieta. Tā bija laba vieta. Ok. Un kā tu pati atceries, trendiņus un sacīkstes, kas attiecas uz skolas tur periodu? Ko tu atceries no tā laika? Varbūt kā tu tur gatavojies vai pārdzīvoji vai kāda bija tur dalība? Kā tu atceries to periodu? Man jāatzīst, ka es biju diezgan slinka. Mēs vispār meklējam tādā gadījumā pirmo čaklo, jo visi to saka. Labi, turpini. Es nebūšu tā pirmā čaklā. Man ļoti patika trenēties un spēlēt. Man patika sacensībām, man patika ar Jāni Klovānu darboties. Viss bija super, bet mājās, godīgi sakot, ja es varēju izvairīties no absolūti jebkā, tad to es darīju. Negribējās ne risināt, ne spēlēt, ne partijas analizēt. Wow. Kur vēl atklāts mācīties? Es laikam visslinkākā, tur tā gāja, kā gāja. Bet spēlēt man ļoti patika. Līdz ar to viss bija vairāk turnīru bauda, bet mājās, tā, piespiedu kārtā. Klausies, labi, tu mājās nesēdēji tur pie svecītes, nestījies kaut kādas Kapablankas partijas, es saprotu, ja? Bet tomēr, kurš ir tavs tāds vai šahisti vai šahists, kura partijas tev vienmēr tā, šodien skatāmies Polgaru, ja? Bija tev kaut kāds, kurš tādas izraisīja sajūtas vai? Šobrīd man, protams, patīk Karlsena spēles skatīties. Es nevaru saprast, kā viņš no absolūti sausām pozīcijām spēja vienmēr uzvarēt, bet tādā 10 gadus atpakaļ es pat nepateikšu, vai bija kāds tāds viens. Man vienmēr, es esmu kopumā ļoti, ļoti patriotisks cilvēks. Man Latvijas izlase vienmēr bija svarīga, tā kā komandas un Latvijas izlase, līdz ar to man tās ir tādas atmiņas, ka man patīk skatīties, kā iet pie blakus galdiņiem, kā iet vīriešu izlasē. Drīzāk tādā līmenī, ka latviešu šahisti ne pat tās, nezinu, varbūt spēles ziņā, bet tādas emocijas ziņā, kā iet mūsējiem, droši vien tā. Bet tādi baigi ēlki šaha pasaulē no lielmestriem laikam nav. Kā tu atceries trendiņus tieši? Ko tev liekas no tā, ko jūs darījāt toreiz? Vai individuāli tur ar Klovānu tur strādājot vai šaha skolā? Kuras tās metodas tev liekas, ka joprojām ir baigi labās, kuras varētu izmantot? Ar Klovānu viennozīmīgi visvērtīgākais un tas, kas, man liekas, ir visvairāk devis, ir partiju analīze. Man liekas, bez tā nekādi. Mācīties no savām kļūdām ir tāds pats pamats. Un mēs to darījām ļoti daudz. Un, principā, pilnīgi visas partijas pēc katra turnīra tika izanalizētas, izpreparētas ar nelielu kauna dēvu parasti. Kāpēc tā vajadzēja?
kāda bija doma šim gājienam. Tā kā, tā ir tāda spilgta atmiņa noteikti, un es domāju, ka bez tā nekādi. Jā, taktikas, ar Līgu Unguru mēs diezgan daudz strādājam ar uzdevumiem un taktikām, tā kā tas arī pamanīt spēles laikā saslēdzās. Te kaut kam ir jābūt, man liekas, jūs ka bez tās trenēšanas ar nekādu. Kā jūs risinājāt taktiku toreiz? Grāmatām, kaut kādām lapiņām? Lapiņas un darbu uzdevumu lapus, kuras tad arī devu uz mājām risināt. Tu daudz risināji vispār uzdevumus? Kopumā, ja no visām lietām, ko varēja darīt mājās, tad uzdevuma risināšana bija tas, ko es vislabprātāk darīju. Viss nelabprātāk atklātnes un galotnes un vislabprātāk uzdevums. Daudz, es nezinu, droši vien summāri visā tajā periodā šāks vispār bija daudz un droši vien arī sanāca daudz uzdevumu, bet tā, ka es teiktu, ka es tur tagad 8 stundas strādāju dienā, ne, tā nebija. Jā, vēl tāds jautājums, tā kā tu strādāji ar Klovānu, Lielmeistaru, citiem tur stipriem, kā tu salīdzinātu, analizēt partiju ar Lielmeistaru, vai tur tādu, ļoti, ļoti tādu zinošu, varbūt treneri, un tagad tu analizē savu partiju ar Līčas, jo es zinu, ka ļoti daudz, vai Stockfish, es gribēju teikt, jo ļoti daudz taču mūsdienās saka, spēlētāji, viņš tur pats tur izanalizē to partiju, un viss tur baigi labi. Es, protams, nezinu, kā tagad Stockfish analizē, bet man kopumā gan no analīzes, gan no spēles viedokļa vienmēr ir paticis cilvēcīgais kontakts. Man arī nepatīk internetā spēlēt vai spēlēt ar datoru. Man liekas, tur zūd liela daļa burvības un līdzīgi ar analīzi. Tajā brīdī, kad vienalga vai tu apsēdies ar treneri vai tu apsēdies ar savu pretinieku pēc spēles un paanalizē, tur tomēr ir tas cilvēcīgais domgājiens, tiek skatīti varianti, ko arī daudz maz realistiski cilvēks varētu tās spēles laikā apskatīt. Nevis kaut kādas pilnīgi kosmisks datoru variācijas. Jā, reāli gājieni, reāls sajūtas. Līdz ar to man tas vienmēr ir licies daudz pievilcīgāk. Un, varbūt kaut ko tur nepamana vai kaut kādu variantu neredz, bet no tādas reālās spēles viedokļa un reālās spēles baudas viedokļa, tad vienmēr cilvēku kontakts gan analīzē, gan spēlē man saist vairāk. Pirms vēl meitenes pasaka savus sagatavotos 100 jautājumus, man vēl interesē viena lieta. Kā tu atceries, vai varbūt, to savu aktīvo vai intensīvo šahu spēlēšanu, kāda tev bija attieksme vai pieeja attiecībā pret psiholoģisko faktoru? Tu centies tur pati kontrolēt savus sejas izteiksmes, un vai tu lasīji pretiniekus, šīs aspekts? Man liekas, ka psiholoģija ir pusi no šaha, vai ja ne vairāk, tu vari būt vislabākajā formā, un ja tu mentāli jūties slikti, tad nekas tur labs nesanāks, un otrādi. Līdz ar to, par to cenšanos, es domāju, ir bijuši ļoti dažādi periodi, visādas pieejas, esmu mēģinājusi nomierināties, nenomierināties, bet man jāsaka, es vienmēr esmu bijis tas cilvēks, kuru pretinieks var diezgan ļoti izsist no līdzsvara ar visādām uzvedībām. No bērnības atmiņām tur arī kaut kādas pūšanas tajām, visādas tādas muļķības līdz tam, ka vienkārši šis pretinieks tur kaut kā, nezinu, ne tā, kaut kas nepatīk viņā, vai viņš ir tur pārāk arogants vai uzvedās, tad man tas var izsist, diemžēl. Un, protams, tad, jāmēģina trenēt tā noturība, nav jau labi, ka tā kā, bet, nekādas baigas speciālās metodas, nē, tas mans periods jau ir bijis, gana garš no tādas bērnības līdz jaunībai, līdz ar to tu jau pats kā cilvēks arī mainies un emocionālāk brīži un grūtāk, bet, kaut kāda baigā metodika man nav. Bet tā ir vienmēr bijusi daļa no šaha, ar ko ir jātiek galā. Jā. Meitenes, tagad jums jājautā tagad savi jautājumi. Es gribu pajautāt, jo mēs pārvestām pāri nepajautājām Katrīnai. Cik reizes tu piedalījies olimpiādē, un kura bija tava pirmā olimpiāde, un no visām, kura bija tava spilgtākā, tāda, kas tev vairāk ir palikusi atmiņā? Tā, es neesmu gatavojusies atbildēt par reizēm. Man liktos, ka 5 varētu būt. Man liekas, 4-5 varētu būt tas skaits. Man vispilgtākā atmiņā ir palikusi laikam Dresdena.
Dresdenes olimpiāde, gadu nepateikšu, un kopumā tās sajūtas par visām olimpiādēm man ir tādas diezgan spilgtas, jo tas viennozīmīgi ir viens no tādiem iespaidīgākajiem šaha pasākumiem, tas, ka no visas pasaules ir savākušās izlases un jaudīgākie spēlētāji, un tas ir no tā pasaules līmeņa, bet arī komanda mums vienmēr ir bijusi fantastiska. Tas kodols ar Lauru, Ilzi, Danu. Tās vienmēr ir bijušas īpašas atmiņas, un tas, kas ir bijis tāds visjaudīgākais, ir tas, ka tas komandas sajūta vienmēr bija tiešām tāda sajūta, ka mēs te viens par otru un izdosies, un tāda. Tā kā viņas visas ir spilgtas, bet Dresdena kaut kā tādās spēļu vai zāles atmiņās ir visspilgtāk iespiedusies. Vai varbūt tas arī kaut kāda panākuma bija pie galdiņa, varbūt kaut kas tāds vai normas vai kaut kas? Nē, man liekas, galdiņa balma nekad nav bijusi, bet es vienmēr esmu diezgan labi spēlējis komandas. Es joprojām, man preference ir komanda, un es diezgan labi, man liekas, vienmēr esmu bijusi tādā normālā līmenī, un arī jutusies labi. Man patīk tā sajūta, ka tev ir biedri pie pleciem, un ka ne tikai tu par sevi esi atbildīgs, bet arī par komandas rezultātu. Tā kā, man liekas, man vienmēr bijuši gan solīdi rezultāti, bet nekas tāds, ka būtu uz piedestāla jākāpj. Vai tu esi kādā klubā spēlējusi? Kā pārējās meitenes, ko tu nosauc, ka viņas ik pa brīdim spēlēja kādos Vācijas klubos, Bundeslīgās, vai puiši tur kaut kur, es neatceros, kur viņi spēlēja, bet kaut kur ziemeļu klubos kaut kādos. Un vai tev tā ir bijis, vai tu tā arī gribētu? Man ir maza pieredze ar klubiem. Es kādus 10 gadus atpakaļ biju Vācijas līgā. Bija draugi no Vācijas, kuri tad aicināja spēlēt gan pāris spēles sieviešu komandā, gan arī vīriešu komandā. Bet, nezinu, kādas 5, man liekas. Un šobrīd skaitos arī Vācas klubā, kur, man liekas, daudz latviešu ir, un uz pāris spēlēm esmu aizbraukusi arī uz Zviedriju. Tās arī viss, bet man tāda ilgtermiņa Latvijas komanda ir Rīgas Tehniskā universitāte. Tas man tāds Egons, blakus. Egons, jā, un tā ir lieta, ko mēģinu neizlaist. Man tā komandas sajūta arī ir ļoti īpaša. Klausies, tu tādu komandas to stīgu aizkustināji, un mēs cenšamies arī tagad jauniešiem vairāk taisīt komandas sacīkstas arī ar Nelli, tur cenšamies. Kā tev pašai liekas, tāds novērojums tīri komandu šahs paliek bišķi populārāks vai nē? Jo man liekas, tā ir tāda pērle. Cik es dzirdu, man liekas, ka arvien vairāk ir tie komandu turnīri, šaha lieti un kādi tur es noteikti viss nosaukums nezinu. Izklausās, ka ļoti... Jā, ir daudz tagad tie jauniešu turnīri, kur komandās spēlē. Tā kā man izklausās, no jūsu raidījuma pamatā, ka jā, kļūst arvien vairāk. Protams, cerība kaus, kurš tad šahists nav spēlējis. Jā, tur jau Laskers arī Saulīt ar Steinicu. Kā sauca tavu komandu, vai tu atceries? Es atceros vispār bez variantiem. Jelgavas Alnīši bija... Man liekas, tas nosaukums bija kāds droši vien 10-15 gadus. Mums bija emblēmas. Ģerbonīca. Jā, Alnīšu ģerbonīca. Klausies, Katīna, tev ir kaut kādas šaha relikvijas, kas tev ir īpaši dārgas? Man ir tāds īpašs, man ir Latvijas kaus, Latvijas sieviešu čempionāta kauss, tas man tā stāv, kā teikt, goda vietā. Un tad ir tāda medaļu kaudzīta paliela. Bet tev nav tā kā Madarē Golstai, kur mēs bijām uz raidījumu, viņa uzaicinājusi, viņa teica, ka viņai nav nekā tur, viņai tikai muzejs ierīkots mājās, bet tev nav tā, ja? Nē, muzejs man nav. Muzejs nav, bet tāda sirsnīga kaudzīta ir. Klausies, kurš ir tavs spilgtākais, es domāju, šaha moments, bet tieši mirklis kaut kāds. Piemēram, kaut kāds blanders, kur tu dāmu noliec pa sitienam Egonam, vai tieši otrādi, vai kaut kāds, es nezinu, kaut kāds cits mirklis tāds. Varbūt tu kaut ko redzi, ko tur, nezinu, Ivančuks tur laidni iebāž ausī. Kaut kas tāds, tev ir kaut kas tāds, kas baigi iespiedies, ko tu esi šahā piedzīvojis, bet mirklis tieši.
Nu, droši vien, ja es ilgāk padomātu, nākt kaut kas cits prātā, bet pirmā atmiņa, kad tu man uzdevi šo jautājumu, bija, man liekas, 2014. gads, neatceros, bija kongresa namā vēl Rīgas Opens, kaut kas uz to pusi. Un es spēlēju, man liekas, ka Raudivu, bet to es varētu sajaukt. Un es biju pēdējā spēle visā turnīrā, visā Openā, un man bija zirgs un lainis ar karali pret karali. Un visi skatījās, kā es nevaru nomatot. Un, visa zāle, visi, kas bija palikuši, vēroja šo performanci. Jā, es domāju, ka katram šahistam ir tāda atmiņa. Un kopš tās reizes es ļoti cītīgi mēģināju apgūt, kā nomatot ar zirgu un laini. Tas bija pirmais, kas ienāca prātā. Es ceru, ka man ir foršāki momenti, bet tā ir laikam trauma. Bet tā ir, jā. Es atceros nesen arī manam vienam audzēknim tā bija, un viņi visi tur skatās, jā, tāda spriedze tur. Jā, šis ir klasiskais, tāda klasiskā atmiņa, bet viņa vienmēr ir ļoti individuāli sāpīga un spilgta. Tāda spilgta drīz. Jā, šeit varētu izmantot iespēju, un tomēr raidījumā mēs esam daudz šo jautājumu prasījuši visādiem mūsu šahistiem. Tad mēs lūdzam atsaukties pirmo šahistu, kurš ir strādājis cītīgi, ja, pie šaha, jo visi pārējie iet Kapablankas ceļu aptuveni, ja. Tā kā gaidam pirmo, jā. Labi, meitenes, jums vēl ir kāds, pirms mēs uzdosim visgrūtākos jautājumus, Katrīnai? Droši, ļoti. Var visgrūtākos jautājumus? Labi, Katrīna, tad tāds jautājums. Ja tu varētu kādam šahistam no pagātnes, kurš vairs nav ar mums, kaut ko pajautāt, ja? Tad kuru šahistu tu izvēlētos un kāds būtu jautājums, ko tu jautātu? Šitie tiešām ir tie grūtākie jautājumi. Es droši vien, es nezināšu viņu vārdu, bet ir tas mīts, ka kur tur Indijā vai kur sāka to šahu spēlēt. Es gribētu atrast tur tos pirmos un pajautāt, kādi bija noteikumi tajā brīdī. Nevis pat pajautāt, bet redzēt, saprast, kāds bija tas šahs tajā pirmsākumos un tad salīdzināt, kā viņš ir transformējies ar mūsdienām. Labi. Kur tu gribētu aizbraukt ceļojumā, nākamajā ceļojumā? Šaha ceļojumā? Nē, vienkārši tāpat. Uz Madagaskaru. Skaties, tu aizbrauc tagad uz Madagaskaru, un tu ej tur, un tur tirdziņš kaut kāds, veci krāmi kaut kādi, tur Madagaskaras tur, ja, un tu skaties, kāda smuka tur kanniņa tāda, ja, tu paņem viņu, aizēj mājās, paberzē, un šaha džins izlien ārā, un viņš saka, Katrīna, tev tagad 3 vēlēšanās par šahu, jebkādas. Kādas tu 3 vēlēšanās ievēlētos? Jebkādas. Bet pašā. Bet nevar atņemt citiem cilvēkiem elo punktus vienīgais. Nē, tādas mums prātā nenākt. Es gribētu, lai kāds no Latvijas kļūst par pasaules čempionu šahā. Man liekas, to neviens nekad nav teicis. Grūti vēl 2. Es droši vien gribētu, lai es nezinu, vai tas pat būtu iegūms, bet es laikam gribētu, ka pilnīgi visi iemācītos šahu spēlēt. Nav obligāti jāspēlē, bet ka visi vismaz zinātu, visi pasaulē zinātu šaha noteikums un būtu spējīgi uzspēlēt. Līdz ar to es domāju, ka tā masa augtu un no tā arī iznāktu gan kaut kādas jaunas transformācijas, gan arī jauni stipri šahisti. Un 3. Es droši vien tad par sevi gribētu, varbūt pensijā atgriežoties šahu spēlēt, es gribētu, ka būtu tāds zolīts līmenis tā, lai var tā forši par sevi justies un uzspēlēt Innsbrukā vai kaut kādos tāda tipa turnīros un būt tādā, zolīdā līmenī, tā, ka nav kauns. Nevajag tur nekādas lielmeistars, bet tā, ka cilvēks skatās un domā, ir ok līmenis. Cik tādas personiskas vēlēšanās, paldies tev. Klausies, tad pēdējais jautājums. Tad mēs noslēgsim raidījumu. Un tagad tu brauc no Madagaskaras ar visiem saviem draugiem, jā?
Un tā sanāk, ka tev nokļūst uz vientuļas salas, un tev ir jāpaņem līdzi 3 šahisti. Kurus tu ņemtu un kāpēc? Man laikam relatīvi viegli ir atbildēt vismaz par 2, tāpēc, ka tad, kad es sāku šahu spēlēt, kopš es sev atceros, man izveidojās tāda ļoti, ļoti tuva draudzība ar 2 šahistēm. Olga Kozjukova un Anna Titereva. Varbūt kāds atcerās, San gan vairs nespēlē, bet mēs kopš tā brīža esam uzturējušas ļoti tuvas attiecības. Tā kā es noteikti ņemtu ļoti labas draudzenes uz šo te vientuļo salu. Un 3. cilvēks mēs varētu kaut ko tādu ļoti jaudīgu no šaha viedokļa. Es saprotu, ka Karlsenam tagad citi pienākumi, bet varētu viņš pievienoties. Tad būtu interesanti ar pasaules čempionu parunāties, uzspēlēt šahu. Varbūt viņš iemācītu, lai tajā pensijā būtu tāds labs līmenis. Izcila izvēle. Ļoti labi. Tā. Labi, Katrīna, liels paldies tev, ka atnāc pie mums uz raidījumu, parunāties, pastāstīt savu stāstu. Es domāju, ka cilvēkiem būs interesanti. Paldies tad, meitenes, un tad tiekamies nākamajos raidījumos. Beidzot gaidīsim šahistu, kurš ir cītīgi trenējies, starp nodarbībām mājās. Tas būtu interesanti. Un, paldies visiem! Paldies!